Cik cilvēkus vēl piedzērušamies miličiem Latvijā ir jānosit pilsētas svētkos, vai cik skolotājus ir jānosit miličiem šādiem te, vai cik tur 3,5 promilju reibumā jābraukājās pa šosejām ir, cik milicēm, policistēm, ja, lai saprastu, ka viss, rūk pietiek, un jūs tā policijas vadība ir sapūsi, diemžēl. Paši jūs to ļoti labi zinat, un visi, kas zem jums tur tie pakļautie, arī ļoti labi saprot, paši sūdzās. Ir tur viss tas pat raku bijis rūks, starp citu, pelnījis kaut vai aiziet tikai tāpēc, ka Covid afēras laikā mocīja cilvēkus, lika sodus tur kopā ar ģirģenu. Starp citu, vispār šokējuši, šādais ģirģens ZZS tagad startēs tur pa kluso pa vidu kaut kur sarakstiņā ielīdis un reklamējās jau, ja? Tā kā nekādā gadījumā ZZS sevi tādā pilnībā norakstījis. Tagad ar šo gājienu tā jau tur ar zilajiem zemniekiem un Stambulas konvenciju un visu mūsu šo te prezidentu toreiz, Rincīti, ka ielika ZZS, tas jau bija, tā kā viss jau tur, bet tagad, ja jūs jau paņemat ģirģenu, kurš toreiz ar stekiem, tur tantukiem solīja, tur sodus lika, pa mugurām daudzīt, gatavs bija izdzenāt visus, tas bija ģirģens, un tagad kandidē no ZZS, tā kā ZZS novēlam skuju taku, un nav tā nekāda zemnieku partija, tāpēc jūs laukos esat zemnieks, nebalsojat par ZZS, tur nav nekāds sakars vairs ar zemniekiem. Lembergs jau arī atšālējies pensijā, jau aizgājis, viss jau tur sieva labi kandidēs, tur Kurzemē, bet principā viss beidzies, un pietiek šos te puisīšus, tur rokpeļņus un valaiņus, jaukos, smukos, saulainos, blondos puisēnus, tur likt ministru amatos, pietiek. Beidzies, viss ir ZZS-am, tāpēc, ka ģirģeni jūs savā sarakstā ielikat ģirģeni, kurš bija ministrs, kurš tikko no KPV no tautas tika ievēlēts, un uzreiz pirmie darbi, kas bija sodīt cilvēkus, atriepties visiem tiem, kuri par viņu balsoja, parastā tauta KPV toreiz bija, un tā kā pašu izmet ārā, tad pēkšņi, oj, republika, viņš jau nezin ko, tāpat kā Petrāvičs, starp citu, arī, kur tad vakcināciju reklamēja, tad pašu izmet ārā, tad bija antivakseri, tagad arī pati balsoja par to, lai tur tiem Krievijas pilsoņiem, lai viņiem uzturēšanās atļaujas atņem Latvijā, un tagad tur saldu brauc un tantiņu atradusi, tur izrādās tā, par ko viņi pati balsoja, lai izliek no Latvijas ārā, pati pat nesaprot to. Šādi te divkoši nav vajadzīgi, bet Rukam Rukam nevajadzēja toreiz tur sodus tā likt un dzenāt un protestētājus visus tur ārprāts, kāds tas bija farss un cik tagad tas viss debīli liekas. Un nevajadzēja arī novakcinēt savējos policistus, kur tur salkrastos, maiņas laikā aizgāja aizsaulē un vēl citur, policisti mocījās, kur vāru spieda vakcinēties. Tagad alkotestus Dombrava izdomājis, liks alkotestus puses trubiņām policistiem varēs. Bet te arī parādīsies, Dombrava, Kulbergs vai ir tikai runātāji, tukši vai tiešām spēs. Te Ruks ir tas, kas, diemžēl, vai par laimi ir jāapurē. Pietiek. Jau daudz tie gadi arī bijuši ir. Pietiek pavadīja, pietiek ļauj citiem. Varbūt tad tā sapūsī vadība tur kaut kas bišķi. Tur jau visi tie vietnieki, visi tur būtu ģenerāļi un kas tik mums tur nav, jānomaina. Kaut kā tā. Man joprojām sauc Rudolfs Bremens, pievienoties šim te profilam, kur es braukšu uz Limbažiem, uz Alūksni un uz Rezekni šajā te vikendā uz pilsētas svētkiem. Būsim tur ar visu komandu, paralēli būs arī Ventspilī, Edgars Dārznieks, Julijas Tepiņenko brauks tur un pēc tam uz Rezekni brauks visdrīzāk, tā kā mēs atkal būsim gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Latgalē šoreiz. Un es arī paskatīšos tad atkal pa pilsētas svētkiem, cik būs aprījušies tabletītes jauniešu vakaros, cik būs, cerams, ka nebūs tur miliči piedzērušies, kas daudzīs skolotājus. Kaut kā tā, realitāte.